Sveiki, mīļie klausītāji! Šis ir podkāsts Global Latvians. Es esmu Melānija Dubra, un šeit es šajā podkāstā veidoju sarunas kopā ar latviešiem, kas ir bijuši dzīvojuši ārzemēs vai kas šobrīd dzīvo ārzemēs, par latviešu pasaulē un pasauli latvietī, par to, kā tad ir, cik viegli vai grūti ir būt latvietim pasaulē un ko tas nes līdzi tam un jā, kādi mēs esam. Tātad šie dažādie stāsti par to, kā ir patiesībā. Un, manuprāt, tiešām katram interesē, kā tad ir tam otram latvietim, ja? Kā tas ir tas stāsts un kāds ir varbūt tas veiksmes stāsts vai ne gluži veiksmes stāsts. Kaut gan es pašā būtībā tiešām ticu, ka visam, kas ar mums notiek, tā ir tā daļa no mūsu katra veiksmes stāsta. Tā kā, jā, šodien pie manis uz epizodi ir ciemos Anete, un Anete ir atgriezusies Latvijā pēc dzīves Anglijā. Tas, ko tu arī savā Instagram profilā esi norādījis, tā es tev īstenībā arī atradu, ja, kad tev ir ierakstīts tas, ka tu esi 10 gadus bijusi Anglijā. Man likās arī interesanti, jā, kāpēc, tā kā tu to piemini un to uzraksti, kas arī būs daļa, jautājums, ko es tev uzdošu, ja, kāpēc tu esi izvēlēsies to tā kā publicēt. Un, jā, tā kā es Aneti arī pati uzrunāju, jo viņai ir superīgs Instagram konts, ar ko es arī padalīšos aprakstā epizodes. Un Aneti, jā, darbojās savā nišā un nes līdzi to, tas, ko es redzu, tu nes līdzi to savu pieredzi, kas tev ir bijusi, jā, ar visiem tiem 10 gadiem Anglijā. Un viss tā kā tu arī tā dalies mazliet arī par to šķautni sevis, bet jā, tā kā tas bija tas veids, kā es tevi atradu, un redz, cik ļoti daudz nozīmē tas, ko mēs tur tomēr tajos sociālajos tīklos ierakstam, un pēc tā mēs varam arī atrast. Tā kā, jā, paldies, ka tu biji šo te ierakstījusi savā profilā, un es tiešām varēju tevi uzrunāt, un paldies, ka tu esi piekritusi. Tā kā sveika, Anete! Sveika! Varbūt tu vari pastāstīt, kas tu esi tagad, kur tu esi šobrīd? Jā, tātad es esmu Anete. Esmu šobrīd atpakaļ Latvijā. Pēc 10 gadiem Anglijā, jā, izklausās diezgan daudz. Bet noteikti par to pastāstīšu vēl sīkāk. Uz doto brīdi esmu mamma 2 bērniņiem. Šobrīd arī esmu dekrētā ar dēliņu. Bet tā kā es esmu arī paralēli uzņēmēji, man ir savs mini uzņēmums Truai, tad es esmu tāds cilvēks, kas nevar mierā nosēdēt. Pirmkārt, es to šobrīd nevaru atļauties, kā maza uzņēmēja vadītāja. Man vienkārši ir jāturpina darīt savas lietas, bet bez tā es esot dekrētā, sapratu, ka es vēl vēlos kaut kā izmantot to savu potenciālu, izmantot savu zināšanu, savu pieredzi un dalīties ar to, jo ticu, ka noteikti ir cilvēki, kam tas varētu noderēt, un kuru es varbūt varētu arī iedvesmot un motivēt uz kaut kādām rīcībām. Un tāpēc, jā, esot dekrētā, es sāku atkal meklēt kaut kādas iespējas online, ko tad es varētu darīt, jo man ir online arī biznesa pieredze. Bet es gribēju pamēģināt kaut ko citu, un meklējot 1, 2, 3, 4 lietu, mēģinot, testējot, es laikam esmu nonākusi šobrīd pie tā, ko es varu darīt, esot dekrētā ar minimālo laiku. Tāpēc šobrīd attīstu arī savu blogu un veidoju saturu gan sev, gan arī citiem. Jā, un kas ir tas uzņēmums Truai, ar ko tu tur? Mēs veidojam personalizētos acu foto mākslas darbus. Tas arī diezgan interesanti, kā mēs pie tā nonācām ar vīru, bet respektīvi mēs fotografējam cilvēkam actiņas un pārvēršam tos skaistos mākslas darbos, precīzāk sakot, tās varavīkstenes. Jo mēs visi esam unikāli un ļoti unikāls ir mūsu acis, jo pat labā un kreisā atšķirās, nevienam viņas nav vienādas, katram ir ar savām detaļām, saviem elementiem, un, kā saka, tas ir dabas radīts skaistums, un kuru mēs iemūžinam skaistos mākslas darbos. Jā, acis ir tas dvēseles spogulis, tur noteikti ir ritīgi daudz informācijas iekšā, vai ne?
ārprāts Jā, ritīgi interesanti. katrs, ko tur var saskatīt, cits paskatās tavu aci un pasaka, tā ir zemeslode, kāds saka, wow, tā ir saule, kāds saredz okeānu, kāds debesis, kāds galaktiku. Nu, katrs saredz, ko viņš vēlas tur tajās savās acīs saredzēt, bet katra acis tiešām ir ļoti skaista, unikāla, un, kā es saku, tas ir kā tāds šedevrs, kā Picasso darbs, tikai daudz vērtīgāks, un ja vēl tas ir izveidots kā tāds ģimenes, teiksim, portrets, ja, tad tas vispār aiziet kā tādā mantojumā, relikvija, un ar katru gadu Mhm. pieaug sava vērtība. Paldies, ka tu padalījies ar šo. Noteikti arī es ielikšu tad, apakšā saiti aprakstā, ja kādam interesē papētīt, vai varbūt kāds jau ir izdomājis, ka šī būtu rītīgi unikāla dāvana. Jā, tad noteikti paskatieties arī, kas tad, un sazināties ar Aneti, jā, un izveidojiet šos te acu mākslas darbus. Bet par tēmu latvietība, latvietis pasaulē, tātad, ja tu sevi atceries kā mazu meiteni, jā, mazā Aneti, kas ir piedzimusi Latvijā. Es pieļauju, ja, ka tu esi piedzimusi Latvijā un tu dzīvo latviešu ģimenē. Un kāds ir tavs kā mazās Anetes skatījums uz pasauli? Kāda bija tava pirmie iespaidi vai kaut kādas pirmās satikšanās ar to, kas ir kaut kur ārpus Latvijas? Vai tu atceries kaut kādu tādu brīdi bērnībā? Maza būdama zinu to, ka es ar ģimeni daudz apkārt neceļojām, tikai tik, cik varbūt ar deju kolektīvu, jo es dejoju tautiskajās dejās. Nu, tad tālākais, ko es atceros, varbūt ir Vācija, kuras esmu aizbraukusi. Tā vispār doma par kaut kādu dzīvi ārzemēs man nebija. Līdz brīdim, kad viena, teiksim, es viņu saucu par māsīcu, bet sanāk mana tēta māsīcas meita. Aizbraucu dzīvot uz Angliju, un tad ik pa brīdim bija tā vēlme aizbraukt uz to Angliju. Nu, man bija cik gadi, man vēl bija 11 gadi. Es vēl gāju kaut kādā varbūt 9. klasē, kaut kas tam līdzīgs. Un viņa bija atbraukusi ciemos uz Latviju, nosvinēt savu dzimšanas dienu, un viņa aicināja pie sevis uz to Angliju. Un es jau vēl skolā mācos, un kā. Un tad es aizbraucu vienkārši pie viņas, apciemot viņu uz to Angliju. Jā, man iepatikās tā vieta, man likās rītīgi forša un tā, un tad man tā doma visu laiku bija tajā zemapziņā, ka ja gadījumā es braukšu uz tām ārzemēm, tad man ir kur aizbraukt, man ir kāds rada gabals tur tajā Anglijā, ka varētu. Bet tā doma bija tajā zemapziņā. Vēl 11 gados es par ārzemēm kā tādām nedomāju, bet es teikšu tā, ka es esmu tāds bērns, kas visu laiku iet un mēģina un riskē un dara un tā kā nevar uz vietas nosēdēt. Tādu es sevi noteikti atceros arī pēc 9. klases, kad es esmu no Siguldas, ka man bija iespēja turpināt tepat ģimnāzijā mācīties. Vēstures klasē, gan es gribēju angļu valodas klasē, bet cik interesanti angļu valodas klasē es netiku, jo man bija ļoti slikta angļu valoda. Bet es tiku vēstures klasē, bet es negribēju vēstures klasē. Es negribēju vēsturi mācīties vēl 3 gadus padziļināti. Tāpēc es pieņēmu lēmumu aiziet mācīties uz Rīgu. Dzīvot tajās kojās un visu to dzīvi. Un jā, sanāk, es no ģimenes esmu prom jau no 9. klases. Wow, jau no 9. klases. Okay. Pēc 9. no 10. Tu aizbrauc uz Rīgu. Jā, uz Rīgu aizbraucu dzīvot. No pirmdienas līdz piekdienai es dzīvoju Rīgā. Ja tā, respektīvi, mēs paskatāmies, tad jau no 10. klases, cik tie ir gadi, 16 gadi, es esmu prom no ģimenes. Tādā ziņā, ka es pati mācījos, pati piestrādāju, pati sāku pelnīt. Patstāvīgi, patstāvīgi sāc uzņemties atbildību par sevi un tā. Jā. Un tā arī viss aizgājis, jā. Tad es bišķiņu pamācījos 4 gadus Rīgā, turismā. Pēc turisma bija mazliet pastrādāju, viens uzņēmums, otrs, trešais, un beigās, es domāju, visi jābrauc prom. Jābrauc prom. Okay, jā, un tad, kad tu, piemēram, biji tajos 15 gados, teiksim, tajā Anglijā, tu aizbrauc, un tev ir kaut kāds tāds spilgts, tāda atmiņa, kas tev likās, kas ir tik savādāks nekā Latvijā, piemēram, citādāks nekā Latvijā. Protams, kaut kāds tāds plašumi, ēkas, cilvēki. Man tas ļoti viss patika. Tāpēc arī, Latvija ir viena maza valsts, ja, cits sauc vispār visu Latviju par laukiem. Te viss ir maziņš, te viss tās iespējas ir mazas, ja. Aizbraucot uz to lielo pilsētu, viss likās tik liels, tik plašs, tā kustība, tie cilvēki. Laikam tas ir tas, kas mani jau
vēl vairāk uz to uzkurināja tajā zemapziņā, ka tā ir tā vieta, kur man vajadzētu tā kā būt. Kaut kā tas vienkārši viss tā salikās, jā. Citādi man tagad Anet nomierināts prātā, kad latvietis, nu, tā kā, kad tu saki, ka tā Latvija ir maza, nu, tā kā maza, un es saprotu, par ko tu runā, jo tad, kad es aizbraucu uz Rīgu, tagad dzīvojot, jā, lielpilsētā, es aizbraucu uz Rīgu, un man viss liekas tik maziņš, mīlīgs, mājas, agrāk, kuras man likās studējot Rīgā, lielas, ka Rīga bija tā lielpilsēta, man tagad viss liekas tāds tiešām tā kā tāds maziņš, tāds mīļš, tā kā kaut kāds, es nezinu, tāds tiešām maziņš suvenīriņš, jā. Un tagad tu saki par to, ka tās ir tās lielās mājas, jā, ko tu redzēji tie plašumi, tur Anglijā, tajās pirmajās reizēs, ka man ienāca prātā tā doma, ka īstenībā, nu, ka latvietis ir liels, ka viņš ir tik liels, ka tā Latvija ir par mazu. Un ka tāpēc varbūt arī ir tas, ka vienkārši tās arī, nu, klausoties tas, ko tu dari un cik plaši tu tver teritoriju, ja? Nu, tad tiešām izklausās, ka Latvija varētu būt par mazu un ka tev vajag to svaigo tādu gaisu vai to dinamiku pilnīgi citu un ka tas arī ir tas, kas varbūt velk kaut kur vai ne tālāk, vai ja ne robežās, tad varbūt tajā uzņēmē darbībā un tas viss, kur tu ej un ķer to plašāku lauku. Jā, tā doma par to, kad ienāca, kad latvietis ir tik liels, ka viņam ar to Latviju nepietiek. Jā. Nu, bet tas nav par visiem, jā, tas nav par visiem, un ir tiem, kam tas nederēs. Bet labi, nu tad sāksim ķersimies klātam brīdim, kad tu izlem doties uz Angliju. Kas bija tie tavi tādi galvenie, nezinu, tie punkti, kāpēc tu izlēmi par labu doties tur? Tajā laikā es vēl strādāju Gjensidigai, tas ir 2019. gads. Es strādāju Gjensidigai apdrošināšanas firmā, tur es biju sekretāre, asistente. Un es biju nomācījusies jau 1 gadu augstskolā, Risebā. Tur es aizgāju mācīties, atkal cik interesanti, par PR un mārketings. Atkal kaut kas saistīts visādām reklāmām ar mārketingu un visu to, vai ne? Bet 1 gadu es nomācījos, un, protams, kad man vajadzēja kredītu tam 2. gadam, man liekas, ka tajā gadā kaut kas tām bankām tur mainījās, nu, kaut kas tur notika, ka es nevarēju tā kā dabūt vairs to kredītu 2. gadam. Nu, kaut kā tā tur bija, un, protams, man vecāki, nu, tāda bija tie laiki, ka viņi man nevarēja atbalstīt finansiāli, un kā nākt, vajadzēja, man liekas, nu, tos, kā viņi sauc, tā otra persona, nu, ja tu nemaksā, tad maksās. Galvotāji, ka viņi nevarēja būt man tie galvotāji. Un kaut kā es nedabūju laikam to otru kredītu, nu, tam 2. gadam, un es atceros, es sēžu tajā Gjensidigai, tajā savā krēslā, un es pie sevis domāju, no ko es darīšu? Ko man tad darīt? Nu, tā kā vēl 1 gadu nosēdēt šajā te krēslā, braukšu es uz to Angliju. Un es piezvanīju māsīcai, vai kā, es neatceros, kā es tur sazinājos ar viņu, kāds tur tās iespējas bija, bet es ar viņu sazinājos, un es teicu, es gribu braukt pie tevis dzīvot uz Angliju. Vai ņemsi mani? Un viņa pateica, jā. Un tajā laikā es dzīvoju Rīgā arī ar draudzeni Inesi, un es aizgāju mājās, un es viņai teicu, klausies, man ir ideja. Tavai braucam uz Angliju. Mums būs kur dzīvot, mums būs darbs. Nu, pamēģinam uz gadu aizbraukt. Un arī viņa man piekrita. Un viņa bija tajā laikā kopā ar draugu Mārtiņu, un arī viņam bija darbs un viss, un arī viņš piekrita. Un sanāk, ka, manuprāt, tas ir kaut kāds augusts. Jā, jo septembrī man tā kā vajadzēja iet skolā vai, nu, tie universitātē, un man liekas, tas bija augusts, un es teicu, nu, davai sagaidām manu dzimšanas dienu, kas ir oktobrī, un tad mēs izdomājam sagaidīt vēl viņu dzimšanas dienu, kas ir novembrī, un tad 11. novembrī vai 10. novembris, kad ir Mārtiņa diena. Tajā dienā mēs arī aizlidojām. Jā. Man liekas, novembris tas ir. Un mēs vienkārši aizlidojām pa 7 eiro, vai 9 vai 7 eiro bija biļeti vienā virzienā. Ok, wow, jā, tādas cenas. Jā. Bet ritīgi forši, ka tu nemūci kā prom no tās Latvijas, tu nebrauc prom, tu vienkārši paņem visus draugus līdzi, tu paņem to savu Latvijas daļu līdzi sev. Jā. Un cik forši, ka viņi tajā laikā var piekrist, ka viss ir tik tādi brīvi, nu, jā. 20 gadi mums bija, jā, nu. Jā.
vienkārši, Ko zaudēt, vai ne? tieši tā. Zinu, ka Ines strādāja sushi kaut kādā restorānā, Mārtiņš strādāja kaut kādā viesnīcā vai kur. Un es vienkārši pateicām, labi, nebija jāpierunā, vienkārši es piedāvāju, braucam. Ir, kur dzīvot, būs, kur strādāt, braucam. Nu, mēs arī novembrī. Super, ok. Un tagad man interesē, kā tad ir, jūs aizbraucat uz Angliju, jums ir kaut kādas ekspektācijas, kā tad būs tāda jūsu dzīve, visi dzīvosiet kopā, būs darbiņš, būs nauda, būs, viss būs. Bet kāda ir tā realitāte, kad jūs aizbraucāt, teiksim, uz to Angliju? Bija tās ekspektācijas sakrit ar to realitāti? Teiksim tā, nu, mans rada gabals tur ir, jā, man māsīs tur ir, tātad viņi mūs sagaida, viss ir forši, vieta, kur dzīvot ir, bet tā vieta ir neapsildīta. Tā vieta ir bez radiatoriem, jā, tātad tur jādzīvo ir uz heaters, uz sildītājiem. Mēs tātad sildītājiem ir jādzīvo augstī, tas ir novembris jau, un labi, tur nav ziema kā tāda ziema, jā, mēs saprotam, ka tur nebūs milzīgs sniegs, bet vienalga ir augsti, ir mitrums mājā. Mēs esam sabiedēti par rēķiniem. Nu, nekuriniet daudz, netērējiet elektrību daudz, būs augsti rēķini. Labi, tad mēs visi dzīvojam vienā istabā, mums ir teiksim, viena viesistaba, guļam istaba un tāda vēl maza telpa. Nu, tad tajā mazajā telpā es dzīvoju aiz aizkariem un pāris dzīvo tātad savā guļam istabā. Bet mēs, var teikt, lielāko daļu atrodamies viesistabā ar sagām, ar vienu to sildītāju, uzsildam, slēdzam ārā. Un tad, kad zvanam vecākiem, tad viss sagas nost, ieslēdzam visi forši, par Skype tajā laikā vēl bija jāzvanās, jā, pareizi. Nu, visi forši, viss ir super. Realitātē, nu jā, ir kā ir. Ar darbiem, nu, vienīgais, ko laikam es tagad atgriežoties, ja man būtu jāatgriež atpakaļ laikā, es noteikti nebrauktu novembrī, jo darbs bija saistīts ar viesnīcu un ar banketiem. Tad mēs strādājam viesnīcu banketu nodaļā, kur uzņēmēji rīko visādus pasākumus un visu forši ir, bet tas periods, kad notiek tie pasākumi, ir jau no kaut kāda tur, visu rudeni līdz decembra sākumam. Un tas nozīmē, ka mums darbs, kas bija caur aģentūru, bija tāda speciāla aģentūra, tātad, kur ir visi foreigners, kur strādā tikai visi iebraucēji, un šī aģentūra tātad sastrādājas ar dažādām viesnīcām, kur viņi atkal nosūta tos cilvēkus strādāt. Un katru dienu tu var strādāt citās viesnīcās. Tā kā mums likās, ka mums ir angļu valoda, bet mums nav angļu valodas, vienīgajam angļu valoda ir tikai Mārtiņam, man un Inesei tad mēs, protams, drošības pēc paliekam visu laiku tikai tajā vienā viesnīcā, kur ir arī mana māsīca, kur viņa strādā kā menedžere. Un viņa zina to aģentūras vadītāju, tātad mēs visu laiku tiekam nobīdīti uz to viesnīcu. Bet sanāk tā, ka visi tie darbi caur aģentūrām ir līdz decembra sākumam. Tas nozīmē, ka mums ir nauda tik, cik mēs esam paņēmuši no Latvijas, tik, cik mums viņa ir iekrāta Latvijā, un tik, cik mēs esam spējuši pastrādāt 2 apmēram nedēļas esot Anglijā, jo jāsakārto ir visi dokumenti, ir jādabū visi NI, visi tās reģistrācijas, tas viss paņem laiku. Un tas nozīmē, ka mums ir tikai apmēram 2 nedēļas iespēja pastrādāt viesnīcā. Ko mēs, protams, arī darām, bet atceros to, ka nāk Ziemassvētki un mēs skaitījām naudiņu, lai nopirktu Nutellu. Nutella un maizīti. Tā ka sākums nebija viegls, un es ticu, ka ļoti daudzi šajā periodā pateiktu, zini, ko es braucu atpakaļ uz Latviju. Bet mēs tomēr bijām 3, es nebiju viena, jā, mēs bijām tomēr 3, mēs salikām galvas kopā, mēs viens otru atbalstījām. Un, kā saka, mēs zinājām jau tos menedžerus, un bija brīži, kad vienkārši lielajā Anglijā, lielajā Londonā mēs satiekam tieši tos menedžerus, un mēs vienkārši visu laiku prasam darbu. Mēs visu laiku sakam, vai ir kāds darbs, jā. Un viņi tik saka, tā kā būs, tad zvanīs. Un tad beigās sanāca tā, ka jā, tad, kad tie darbi sāka parādīties janvāra beigās, februāra sākums, kaut kas tāds, mēs esam veselu mēnesi bez darba Anglijā, nauda iet uz beigām, mēs nezinām, kas vispār ir notiksies. Elektrību netērējam, vai nav tikai rēķini. Un zem sagām dzīvojam, ārpēc apsaldējāmies. Traki bija. Un tad, kad sāka nākt nākamais gads, jau tas februāris, tad sāka mums zvanīt caur aģentūrām, ka prasa tieši mūs. Un tad tas viss kaut kā sāka aiziet.
un tad bija tas brīdis, kad mēs strādājām pa 60 stundām nedēļā, lai tikai nav jābūt mājās, kur ir augsts, jo tad ir arī jāēd un vispārējais. Vismaz mēs esam pabaroti viesnīcā, mēs esam siltumā, un tad mums ir labāk būt tur darbā nekā mājās. Nu, jūs tā kā nebijāt rēķinājušies vispār, kad jūs pat nedomājat. Tad īstenībā, cik ilgs laiks bija tas, kad tu pieņēmi lēmumu, ka jūs brauksiet? Tur sanāk tie Kā 2 tas mēneši. bija 2 mēneši, jā. Jā, jā. Jā, bet arī es domāju, tas, ka tu paļaujies uz to, ka tev tur ir tas kāds cilvēks, kas tevi sagaidīs, kurš zinās, un tādā ziņā jau arī ir mazliet vieglāk. Piemēram, mēs Vieglāk braucām. Viņa daudz ko nevarēja ietekmēt. Pa lielam, jā, viņa mums aizved uz aģentūrām, viņa mūs tā kā iekārtoja, bet no viņas jau vairs nebija atkarīgs tas, cik daudz būs tā darba. It kā jau tas darbs ir, bet viņa varbūt nebija iedziļinājusies to, cik daudz no aģentūras viņa var mums dot to darbu. Tādā ziņā. Jā, taisnība. Tāpatās jums tur pašiem bija. Tas nenozīmē, ja tur kāds pazīstamais ir, ka viņš tagad jūsu vietā visu nokārtos. Tāpatās ir jābūt tam, ka tu pats būsi tas laimes kalējs, jeb to iespēju meklētājs. Un īsnībā mums bija līdzīgi, ka mēs braucām uz Vāciju, pārvācāmies. Mums arī bija pazīstamie, kas palīdzēja tur iekārtot darbā un tā, bet es saskāros arī ar to realitāti, ka, tie pazīstamie ir, viņi palīdzēja, tā kā jā, un tad tu esi, tu pats paliec ar visiem saviem papīriem, birokrātijām, daktariem, visu, kas tev dzīve jānoorganizē no jauna, tu paliec patās, tev jāuzņemās atbildība par to. Un kā tu domāji, tomēr, ja tev nebūtu bijuši draugi līdzi, tad tu būtu atbraukusi atpakaļ uzreiz uz Latviju jau tajā janvārī? Nē, es domāju, ka nē, jo tad es būtu arī viena, noteikti tad es būtu kaut kā ar māsīcu vairāk kopā. Mēs tomēr 3 nevarējām dzīvot vēl ar viņu kopā. Droši vien, ja es būtu viena, tad es būtu vairāk ar māsīcu. Tajā brīdī, kur viņa dzīvoja ar savu draugu. Noteikti kaut kādas opcijas būtu atrastas, kaut kas būtu atrasts, jo es esmu tāds cilvēks, es kaut ko ieņem galvā, tad es eju uz priekšu. Man nav tāds, es manī nav tas, ka es tagad padodos viss, es tā kā vairs nevaru. Es vienkārši rodu jaunus ceļus un jaunas iespējas. Es vienkārši viņus meklēju. Jā, cik ilgs laiks tev pagāja tad Anglijā? Pēc cik ilga laika tu sāki justies, kad ka ritīgi labi, un ka tu esi iestrādājusies, iedzīvojusies, tev dzīve iet uz priekšu vai uz augšu, kā tu to raksturo, bet kurā brīdī, pēc cik ilga laika tu sāc justies labi tajā Anglijā? Tā, ka viss tev notiek. Es teikšu, tad, kad jau 20. gadā, 20. es atbraucu atpakaļ uz Latviju, vasaras laikā. Tas nozīmē, ka man jau ir uz vasaru, uz kaut kādu mēnesi es atbraucu. Tas nozīmē, ka jau ir iestrādāts, jau viss notiek, nauda tiek pelnīta, un viss notiek. Un atbraucot atpakaļ tajā vasarā uz Latviju uz to mēnesi, es jau saprotu to, ka es neatgriezīšos pēc gada. Tāpēc, ka doma bija aizbraukt uz gadu. Bet tu atbrauc vasarā uz mājām, un tu saproti, ka tu jau atbrauc tikai ciemos. Tu neatbrauci atgriezties atpakaļ Latvijā, kā tas bija plānots. Jo tikai tad viss sāka iet uz priekšu, un viss sāka nokārtoties. Un atbraucot atpakaļ no Latvijas, no šī atvaļinājuma, es jau aizgāju prom no viesnīcas, un man jau bija darbs restorānā. Viņu sauc par restorānu, Pizza Express restorāns. Tā kā mums droši vien Chili Pizza Latvijā, tad man piedāvāja darbu restorānā. Un tas nozīmē, ka es no angļu valodas knapi kaut ko pateikt, biju iemācījusies pusgadu laikā valodu. It kā jau tā zemapziņā angļu valoda bija noteikti, bet tad, kad es aizbraucu uz Angliju, es knapi kaut ko pateikt varēju. Es it kā visu sapratu, bet man bija grūti runāt. Tajā pašā sākumā, tāpēc arī viesnīcā mēs strādājam, starp citu, klokrūmā, kas ir, kur pieņem šitās drēbes, ja? Jo cilvēki nāca uz banketiem, un viņi dod savus virsdrēbes, un mēs strādājam ar draudzeni virsdrēbi, kā sauc? Gardrobē. Gardrobēs, jā.
Līdz brīdim, kad mēs vienkārši sākām praktizēt to angļu valodu, jo mums visi saka, jūs sāciet runāt. Ja jūs nerunāsiet, jūs neiemācīsiet angļu valodu. Un tajā brīdī menedžeris tajā viesnīcā bija skots. Un viņam skotu akcents ir vienkārši kosmosā. Nu, tā kā, oh my God! Nu, tu uz viņu skaties un tikai krati galvu, ka tu saproti, ko viņš saka, un tu domā, ko viņš tev pateica. Viņš it kā runā angliski, bet tu nesaproti ne vārdu. Un īstenībā dēļ viņa, manuprāt, mēs arī iemācījāmies to angļu valodu ļoti ātri, jo bija jāapgūst angļu valoda. Nu, tā kā tev viņi ir Lai tu vari uzminēt, ko viņš saka, vai ne? Un, protams, ka viņš bišķiņ to kā pielāgojies tajā Londonā, lai viņu saprast, jā, bet dēļ viņa, man liekas, ka mēs arī sākām ļoti labi ātri runāt, un pusgada laikā, nu jā, senāk kopš janvāra, februāris, tad es strādāju viesnīcā, no Clockroom mēs aizējām strādāt jau uz banketiem, beigās mēs vispār tur tīm līderi bijām, jā, kas vadījām tos banketus, tik ļoti ātri mums tas viss aizgāja, jā, tas viss process. Un, nu jā, tad es jūlijā atbraucu uz Latviju un atgriežos atpakaļ Anglijā, un es vairs viesnīcā nestrādāju, es jau strādāju restorānā. Jā, man interesē šajā visā aspektā arī tā emocionālā apziņa par to, ka tu tā kā nepaliec tajā Latvijā, vai tev ir kaut kādas, nezinu, ilgas vai par Latviju, vai ka tev ir žēl, ka tu kaut ko, nezinu, laid garām, vai tev tieši otrādāk ir tas, ka tev ir iespējas un ka tu esi laimīgi, ka tu vari tā, nu jā, kā tev emocionāli bija to visu? Es jūtos, kā saka, kā zivs ūdenī. Nu, es redzēju, ka tur es augu, es redzu, ka es tur attīstos, un es attīstos strauji. Gan ar to pašu valodu, gan ar to pašu pieredzi, gan ar visām tām iespējām, kas vienkārši tev tiek mestas virsū. Vienkārši tu dari. Nav tā, ka tu dari un nekas nenotiek, bet tur tu dari un viss notiek. Tevi pamana, tev dod, tev iedod iespējas, jā, tev reku ņem mēģini, pamēģini, sanāks, nesanāks, tev uzticās. Tas man ļoti, ļoti patika. Arī tas pats restorāns, kur es aizgāju. Arī no sākuma kā vienkārši parasts viesmīlis. Beigās man vienkārši ir, Reiku, esi vecākais viesmīlis. Es saku, es negribu. Bet, Reiku, ne, mēs tevi apmācīsim. Es saku, es negribu. Es gribu būt vienkārši viesmīlis. Atnāc, pastrādāju, nopelnīju naudu, aiziet projām. Viss. Vienkārši tās iespējas tika mēstas virsū, un tas man ļoti patika, jo tur nopelnīt varēja ļoti labi. Nu, tā kā vienīgā problēma, protams, ir vecāki. Vecāki mājās, kas nevarēja to pārdzīvot. Vecāki mamma, protams, kas ļoti gribēja, lai es esmu atpakaļ, un katru reizi aizbraukšana bija priecīga, aizbraukšana bija ļoti grūta. Esot tur bija šie sazvani, kas arī bija diezgan grūti. Nu, tas bija vienīgais grūtais moments. Bet tā dzīve Anglijā, tie draugi, viss tā internacionālā pieredze paplašināja manu skatījumu, manu redzējumu, manu prātu vispār. Man liekas, tajos 20 gados vienkārši tas viss tā eksplodēja. Tas ļoti mainīja arī mani. Ļoti, ļoti mainīja arī mani kā cilvēku, kā var saredzēt savas iespējas, kā tu saredzi vispār, kas tev ir apkārt un visu. Es pēdējos tajos 10 gados viņi tiešām ir bijuši ļoti intensīvi pilni ko es nojaušu, kad attiecības un ģimene arī tev tad izveidojās Anglijā, jā. Un varbūt tu vari, jā, tā kā pietuvoties tam brīdim, kad tā kā tas būs ļoti tā ātri mēs paejam uz priekšu, jā, cauri tiem 10 gadiem, kad līdz brīdim, kāpēc tu izvēlies atgriezties Latvijā? Jo, izklausās, ka tā Anglija ir tā vieta, kur tu vari augt, kur viss notiek, ir tā dinamika, tu plūsti, tev ir iespējas un tā, ka vienkārši tu velc tik iekšā to elpu un viss notiek un viss ir aizraujoši. Labi, tas ir tie 20 gados, jā, un pēc tam jau, jā, kāpēc tu nonāc līdz tam brīdim, kad tu saproti, un cik ilgi tu tam briedi varbūt arī, jā, tā kā pastāst par to. Es vispār tam nebriedu. Man vispār tāda doma nebija, ka es atbraukšu atpakaļ uz Latviju. Tā kā es vienmēr teicu, ka es nekad neatgriezīšos Latvijā. Tā kā es neredzu sevi šeit vispār. Un es atceros savai draudzenei, kura atgriezās Latvijā. Es biju atbraukusi pie viņas ciemos, un es viņai saku, man liekas, tas ir vēl iepriekšējais gads, es viņai saku, wow, iedomājies, tu dzīvo arī Anglijā, tu atbrauc uz Latviju, tev ir ģimene, tev ir māja, tev ir mašīna, tev ir bērni, tev viss te notiek, cik forši. Es saku, es vēl uz viena pati esmu, es saku, bet noteikti, ja es atbrauktu atpakaļ uz Latviju, pa jokam es viņai to saku, mašīnā sēžam, es viņai saku, ja es atbrauktu atpakaļ uz Latviju, es noteikti uzreiz atrastu savu vīru un es uzreiz apprecētos. Bet tas bija joks.
Un tad paiet gads, man liekas, un es atbraucu uz Latviju februārī, 13. februārī, bet braucot uz Latviju, tas ir tas gads, kad sākās Covid. Un pirms es atbraucu prom no Anglijas, no Londonas, man māsīca vēl tā saka, nu, tu skaties, kas notiks, jo reku Ķīnā tur ir kaut kāds uzliesmojums. Tas viss vēl tāds kaut kur tur Ķīnā, nu, tak nē, vai ne? Nu, līdz Latvijai, līdz mums nenonāks. Es atbraucu to Latviju, 13. februāris, Valentīna diena, viss forši, tā, un tad pēkšņi vienkārši tu saproti, ka tas vilnis nāk virsū. Un man mammai dzimšanas diena 10. martā, man bija plāns uz 2 nedēļām šeit tikai būt. Un es tāda, nu labi, es vēl palikšu mammai uz dzimšanas dienu, un es atceros kaut kādas dienas iepriekš vēl pasaka to, kad, man liekas, 12. vai kurā tur martā slēgs visas robežas ciet, un ir jāsaprot, nu, ja cilvēki, kas ir ceļo, kur viņi grib palikt. Un tas ir tas brīdis, kad ātri bija jāpieņem lēmums, tad kur es palieku Latvijā vai es braucu atpakaļ uz Angliju. Un tā kā tas viss bija ļoti jauns, nesaprotams, kas tas tāds ir, es nolēmu to drošības pēc tomēr palikt Latvijā. Un pagaidīt, ka tas viss nomierinās. Jo es strādāju online, man tāda iespēja bija. Un sanāk, kad es paliku Latvijā to visu periodu, tad tās robežas ir ciet un atvers viņu vaļā kaut kad uz vasaru, bet es domāju, ko es tagad braukšu uz Angliju uz vasarā, es palikšu vēl Latvijā vasarā un braukšu prom augustā. Un tā es visu to vasaru nodzīvoju, un augustā nedēļu pirms vai kaut kā tam līdzīgi, pāris nedēļas pirms es iepazinos ar savu vīru, un jā, mēs iepazināmies, un es saprotu, ka man jābrauc uz Angliju, un ko man tagad darīt, jo ir tā mīlestība no pirmā acu skatiena, un vai mēnesi iepriekš sanāca. Un tad viņš saka, davai nāc padzīvo pie manis. Nu jā, droši vien kaut kāds mēnesis vēl pirms lidošanas prom. Viņš saka, nāc padzīvo pie manis un paskatīsimies kā. Un tad pēc nedēļas pēc iepazīšanās es padzīvoju pie savu vīru, un tā es arī pie viņa arī esmu palikusi. Jo sanāk, kad dēļ viņa man bija jāpieņem tas lēmums, vai es palieku šeit, vai es braucu atpakaļ uz Angliju. Un, protams, kad tā mīlestība uzplauka, un viņi ir aizvien šobrīd 5 gadus. Yeah, be careful what you wish for. Tieši tā, un es viņam arī to teicu. Es saku, mums ir kopīgi draudzenes, un es viņam stāstu. Es tieši to teicu tai Leldai, ka, ja es atbraukšu uz Latviju dzīvot, iepazīšos ar vīru. Un sanāk, kad es paliku Latvijā, un pusgadu vēlāk mēs sadarinājāmies, un tad vēl pēc pusgada mēs apprecējāmies, un tad vēl pēc gada piedzima mums meita. Ok, jā, jo es kļūdījos, jo es domāju, jā, tie 10 gadi, jā, ka tu esi iepazinusies Anglijā un tās attiecības tur, bet pasties, kā dzīve tiešām tev atved uz to Latviju, un, jā, ka tu pati manifestēji kaut kādā veidā to, kad, tas vīrs atradīs, un kad īstenībā tik ātri tas viss tā čik saslēdzās vienkārši tavā gadījumā, jā, tā ķēdīt, kad viss tev ir jāpaliek Latvijā, un kā tu jūties par to, ka tagad tev ir jāpaliek Latvijā, un ka tev ir jāsaka tai Anglijai tā? Vai jūs tomēr vēl runājāt par to, ka varbūt jūs abi varat braukt uz turieni? Tāda iespēja nepastāvēja, jo viņam ir dēls no pirmās laulības, viņš vēl bija maziņš, tajā laikā pusotrs gads laikam viņam bija tāda iespēja vispār nepastāvēja, ka viņš varētu atbraukt tur mani dzīvot uz Angliju, tāpēc man bija jāpieņem tas lēmums, ka es tomēr palieku Latvijā. Bija tā skumīga, un aizvien ik pa laikam es domāju par to Angliju tādā ziņā, ka, pietrūkst man tie plašumi, pietrūkst man tās iespējas, pietrūkst man tie draugi, pietrūkst man tie networking pasākumi, visur, kur tu varēji iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kur tu varēji iet un darīt, un, kur tā kustība notika. Tas viss man aizvien pietrūkst tādā ziņā, jā, tāpēc, ka tā nav īsta kaut kas te notiek, bet ne tādos līmeņos. Nav tā, ka tu vari iet uz vienu un otru pasākumu, būs dažādi cilvēki. Ja arī Latvijā tas notiktu, tad visur būtu vieni tie paši cilvēki. Tur tomēr bija savādākās tēmās. Un tas ir tas, kas man pietrūks, bet es saprotu to, ka tā Anglija vairs nav tāda, kāda es viņu pametu. Tā Anglija ir mainījusies, jo tie cilvēki, kas vēl tur ir palikuši, viņi saka, ka viss ir mainījies. Drošības ziņā, iespējas, un ka tā vairs nav. Ka tā Anglija, kas man ir iespiedusies atmiņā, vairs neeksistē. Un ļoti daudzi draugi arī pēc tam ir aizbraukuši prom. Kāds uz Spāniju, kāds prom kaut kur vispār aizbraukuši dzīvot citur. Un pat viņi, tie, kas aizbrauc uz Angliju, viņi saka,
ka vairs negribētu tur atgriezties. Tāpēc šobrīd man vēl ir tādas pozitīvas, saulainas atmiņas par Angliju, bet kā tur būtu, ja es aizbrauktu tagad, ko es tur ieraudzītu, kā es sajustos, es nezinu. Varbūt tas tev bija vajadzīgs tā Anglija tieši tajos 20 gados, un varbūt tagad tiešām tev ir tā atmiņa, vienkārši tā romantizētā atmiņa. Ļoti interesanti, ka tu šo piemini, tāpēc es tev gribu arī pajautāt, kā tad bija, kad tu izvēlējies palikt Latvijā, un beigās, kad tu saproti, ka tu tagad paliec mīlestības dēļ, arī paliec Latvijā, un, teiksim, bet Latvija, kurā tu atgriezies, arī ir mainījusies. Vai ir mainījusies nekā tad, kad tu no viņas aizbrauc, vai tu sajūti to, ka Latvija ir mainījusies pēc tiem 10 gadiem? Zini, es biju laikam tajā mīlestības eiforijā, ka es īsti par to, vai Latvija ir mainījusies vai nē, tā kā neizjūtu, jo te, protams, ir ģimene. Te ir mani draugi arī, kuri arī ir atbraukuši atpakaļ dzīvot no Anglijas, jā, tad ne tikai viena draudzene, bet vairāki draugi, kas ir atbraukuši dzīvot, un te arī tomēr notiek tā, te ir tā ģimeniskā sajūta, kas man nebija atkal Anglijā. It kā, lai arī tur es veidoju ģimeni ar citu cilvēku tajā laikā, jā, nebija tās sajūtas, kas bija tomēr šeit Latvijā, jo te ir arī mans brālis, es saku, man ir rādi un viss, un varbūt tāpēc bija vieglāk atgriezties no tāda viedokļa, ka tu neatgriezies svešā valstī. Tu atgriezies it kā pie savējiem, plus tev ir tagad tavs cilvēks blakām, ka tu neesi atgriezusies un, tā kā, padzīvoju tur, tagad es te uzreiz man tā kā ir ģimene. Izveidojas ģimene un tas laimīgi, ja? Jā, un es esmu laimīgs, es priecīgs, es esmu iegūst to, ko es vēlos, un es zinu, ka tas cilvēks arī ir ar uzņēmēju darbības domāšanu, jā, viņš arī ir tāds, ka ir gatavs mēģināt darīt, tā kā mēs esam uz līdzīgā viņa, kā saka, un ka viņš arī ir gatavs, ja kas kaut ko mēģināt. Piemēram, tagad esot kārtīgā ģimenē, precējušies 2 bērni, mums nepamet doma īstenībā vienalga mēģināt, varbūt kaut kur citur padzīvot, jā. Protams, tagad tas viss ir daudz sarežģītāk ar 2 bērniem, viss tā plānošana, bet tas nav neiespējami, jo, jā, mēs it kā mēģinām būvēt to dzīvi šeit, bet tā pašā laikā mums nepamet doma tomēr kaut kur dzīvot, pamēģināt dzīvot kaut kur citur, kur ir silts. Mums silts. Jo man liekas, dzīvojot siltā, kā es vēl nesen teicu, dzīvojot siltās valstīs, man liekas, slikts garstāvoklis, tas ir kaut kas tāds tāda ļoti reta parādība. Redz, tu tagad to pateici skaļi, un es pilnīgi pieļauju, ka pēc kaut kāda laika jūs tiešām brauksiet, varbūt pārziemot, ja, kaut kur ir silts, un ka tiešām tāds modelis, tā kā tas ir pilnīgi reāli, un es domāju, ka jūs tiešām to varat arī izdomāt, un klausoties to, kā tiešām tas ceļš iet, un cik viegli tas plūst un nāk tie lēmumi par to, ko darīt vai kā darīt. Protams, jā, es piekrītu, ka ar bērniem tas ir mazliet citādāk, un tas, jā, tev ir tā kā atbildība, tur tā visa organizētība ir pilnīgi cita, bet svarīgākais ir tas, ka jūs abi esat tajā frekvencē, ka varētu pamēģināt, jā, tā kā, kad jums tā motivācija iekšēji sakrīt. Un, jo es no savas pieredzes, jā, varu teikt, tagad par to atgriešanos Latvijā, kas man ir aktuāla, jā, un es saprotu, ka mums ar vīru mēs neesam tajā frekvencē tā gluži līdz galam, tā, ka tā varbūt kaut kādi pavadieni, bet vienam gribās ļoti, ļoti atgriezties, un otram tā kā ļoti, ļoti, nav tik ļoti, ka gribās atgriezties. Neteiksim, ka negribās, bet jā, kad ir diezgan ok tepat. Un tad ir tāds, ka tad ir izaicinošāk, ja, kad tiešām, ka viens no ģimenes tā tad ir tas, kurš tā kā domā par to, par to realitāti, par tiem pamatiem, ja, ka varbūt tas nebūs nevis droši pārvērties, bet jā, ka tā nebūs tāda stabilitāte šobrīd, ja, jo mēs neesam tam gatavi, un tam es uzskatu, ka ir jāgatavojās, ja, bet tavā gadījumā, protams, tu izstāstīji, ja, kāds ir tas stāsts, un kad ir tas Covid, un es pilnībā ļoti labi atceros to laiku un to dienu, ja, tas bija tiešām 12. martā pateicis, kad šis te lockdowns būs, un jo es 11. martā uztaisu grūtniecības testu, un man ir tās nākamajā dienā viss, un tāds, kad tās
es ļoti labi saprotu tās sajūtas, ko tu teici, jā, ka tā kā kur, ko. Un, nu jā, bet mēs sākās tas Covids, un pēc kaut kāda jā, piedzimis bērns, un mēs aizbraucām uz Vāciju, teiksim, jau tur, nezinu, 20. gadā ar mazu bērniņu. Es biju dekrētā, un man likās, kāda starpība, kuras sēž mājās Latvijā vai varbūt Vācijā, ja bija tāda iespēja, braucām. Un, jā, bet par to praktisko pusi, tā kā tu strādā online, ja tu saki, ka tu esi izvēlējies palikt Latvijā tajā Covid laikā, visu, un tu strādā online. Un kā tev notiek tā pārvākšanās, teiksim, tad, kad tu arī esi tagad ar savu vīru, un kad tu pieņem lēmumu, ka tu paliec, jā, kā fiziski tu atrod, nezinu, savas mantas, vai tu beidz darba attiecības tur Anglijā, vai tu turpini tur strādāt, vai kā tas notiek tā kā fiziski? Šis bija jautājums manam 5-gadniekam, kas teica, ka mums būs saruna un ar sievieti, kur ir pārvākusies uz Latviju, un tad viņa bija tā, kā viņa ar lidmašīnu brauca, kā viņa mantas paņēma, un tad, nu jā, kāda ir šī te praktiskā, jā, praktiski kā notika šī pārvākšanās? Praktiski notika tā, ka tad, kad es dzīvoju Anglijā, es biju jau kādu laiku izšķirusies ar to tā laika savu otru pusīti, un es sāku dzīvot ar māsītes kopā, jo viņiem bija daudz telpas, un es teicu, nu tad es sāku atkal atgriežos pie tevis padzīvot. Un es kādu laiku dzīvoju pie viņiem, un labākais bija tas, kad, nu, viņai bija pieeja manai istabai, tad viņa aizgāja, sakravēja visas manas un ar tiem kurjeri, nu, kas pārvadātājiem, vienkārši visu salika mašīnā un atveda man uz Latviju. Tik vienkārši. Man nevajadzēja krāmēt, viņa visu sakrāmē manā vietā. Bet loģiski, jā, tā nebūtu viņa, tad es noteikti pati brauktu uz Angliju, pati kravātu visu, nu, kastēs, jā, un arī ar pārvadātājiem atvest. Un ar lidmašīnu pati neko nevesta, nē, bet ar pārvadātājiem, ar busiņiem viņi atveda. Ļoti ērti, ļoti vienkārši. Es neko neesmu noslēgusi, es pat īsti nezinu, bet man aizvien, man liekas, ir tā iebraukšanas temporary, kas saucās, nu, tā kā tā vīza, ja viņi vēl nav noslēguši, man viņu bankas konts man tur aizvien ir atvērts. Neviens neko neslēdz ciet, numurs man Anglijas aizvien vēl ir. Tā kā kaut kādas man vēl saistības ar to Angliju ir, es vēl neesmu pārāvusi visas šīs te saites ar Londonu, bet es jūtu, ka, nu, pietiek laikam, ka nu jau ir jāslēdz viss ciet un jāatvadās no tā numura. Un vienkārši viss. Nu, kad es neredzu to, ka mēs vēl varētu. Ja man kaut kādā brīdī vēl vīrs arī teica, nu, tā kā, nu, varbūt varētu tā kā uz to Angliju braukt, dzīvot un tā un šādi, tad tagad paklausoties to, kas notiek Anglijā, es saprotu, ka, nu, ka nebūs tā Anglija. Ja mēs braucam, tad varbūt kāda Itālija vai kāda Spānija, nu, kur ir silts, kur ir forši, kur patīkami atrasties un kur ir skaisti. Ka tā vairs nebūs Anglija, tāpēc jāpārauj viss tā saites, bet tā pārvākšanās ir ļoti vienkārši. Sakravā visu kartonu kastēs un ar kurjeru uz Latviju. Un cik gadus tagad dzīvo jau Latvijā? Nu, sanāk, ja mēs ar vīru esam precēti, tūlīt 5 gadi, 6 gadi būs, man liekas. 6 gadi Latvijā, jā. Jā, es domāju, nu tā kā, kāpēc ir tā, ka tu nenoslēdz, piemēram, līdz galam, ja tos telefonu numurus, bankas kontus, kas tā kā, kad ir tā, vēl tāda, es nezinu, pat ne saitne, bet varbūt tas arī ir tā kā, nu tā emocionāli, jo, piemēram, es arī, nu, es neesmu noslēgus arī ļoti, tā kā, teiksim, ar Latviju, bet, nu, Latvijā es plānoju kā atgriezties arī, ja, kad es man iekšā tāds uzstādījums, ka es nekādā gadījumā neatteikšos no sava Latvijas numura, bet, protams, es varētu atslēgties un tā kā es, nu, tā kā atvienoties un tā kā es braukšu atpakaļ, es uztaisu jaunu vai ko, bet man ir tāds, nē, ka man ir jātur tas, jo tas ir kaut kāds pavadiens, kas man tā kā varbūt ved atpakaļ, un varbūt, jā, kad tu tā neapzināti to nenoslēdz, jā, apzināti nenoslēdz, jo zemapziņa saka, bet varbūt tomēr tu vēl tur atgriezies, jā. Jā. Bet šobrīd, nu jā, es saku, tā zemapziņas doma laikam bija, bet tagad es saprotu, nu, it kā, jā, daudziem ir mans tas telefona numurs, jā, ik pa laikam man kāds uzraksta arī no Anglijas, bet, nu, ir taču Instagram, ir visi Facebooki, nu, gan jau kaut kā mani atradīs, ja baigi gribēs ar mani runāt, ja tas nebūs WhatsApp, tad būs kaut kā savādāk. Nu, varbūt tas man vēl turēja tā, bet
Bet tagad saprotu, ka nebūs vairs Nē, tāda. nē, jums ir jauni horizonti, jums izklausās tiešām kaut kur silti ir, jā. Un, Jāmeklē, atkal saku, citi ceļi, nevis jāiet kaut kur atpakaļ. atpakaļ, jā. Jā. Jā, tieši tā, es piekrītu. Bet, ja es tev jautātu, vai tu esi lepna, ka tu esi latviete? Ko tu man atbildētu? Tu vari godīgi atbildēt. Vai es esmu lepna, ka es esmu latviete? Dažbrīd jā, dažbrīd nē. Un kur ir tie brīži, kad jā, un kur ir tie brīži, kad tā kā nē? Zini, te visu laiku kaut kādas situācijas notiek tajā Latvijā, un tad, kad tu redzi tā nepatīkamo pusi, tad laikam ir tā, ka gribu smukt prom no tās Latvijas, nu, kad tu saproti, cik es mēģinu dzīvot tajā savā burbulītī, kur visi forši, visi pozitīvi un tā, bet tad, kad tu sāc klausīties apkārt, es pieņemsim ziņas neskatos, man televizors nav ieslēgts mājās, tikai tāpēc, lai viņš būtu. Ja? Citreiz dēļ bērniem es viņu ieslēdzu, kur viņi pastāv meita multens. Es mēģinu ziņas neklausīties. Tā visa negativitāte nav priekš manis domāta. Un es negribu tās vibrācijas visas sev samazināt, tikai klausoties to, kas notiek. Jo, ja kaut kas notiks, kas man ir jāzina, es to noteikti uzzināšu no apkārtējiem. Vai ne tā, ka es neko nepalaidīšu garām. Protams, ka manas zemes esmu te dzimusi, un tas nozīmē, ka man te bija jādzimst, un grūts jautājums. Grūts jautājums. Tā kā es priecājos, ka es esmu latviete, jo tas ir kaut kāds tāda unikalitāte, jā, no vienas puses, nedaudz runā šajā latviešu valodā, tad tas ir kaut kas tāds wow. Bet es saku, tad, kad tu paklausies apkārt, kas te notiek, kā te notiek, tas pats no valdības puses vai kaut kā tā, tu saproti, ka, kā tas var būt, ka mūsu Latvijā notiek tādas lietas. Tā kā mums būtu jāstāv vienam par otru, mums būtu jāatbalsta vienam otru, mums būtu jāsadodas rokās, ne tikai hokeja laikā, bet jebkurā laikā, jā, bet tad, kad tu jūti, ka Latvija ir tik maza un ka tā konkurence šeit ir tik liela, un visi par visiem grib zināt, un tad man ir tāds, ka es gribu mukt, tā kā prom, vai kaut ko nepieņem, un tad kaut, tā kā, jā, es saprotu, jā. Pasaka tavas domas, nedod Dievs, viņas atšķirsies no citu domām, jā, ka tas nesakritīs ar kaut ko citu, tu labāk klusē un nerunā par to, ar citiem, vai ne, ja tu negribi pret sevi kaut kādas baigākās negācijas, jo dzīvojot Anglijā, tās ir tavas domas, super. Tā kā cilvēki pieņem to, ka tu domā savādāk, ka tu esi savādāks, ka tevi savādāki uzskati, tas viss ir ok. Bet šeit ir ļoti daudzas sensitīvas tēmas, par kuras cilvēki nespēja pieņemt, un viņi tā kā uzkurinās un uzkurina tautu komentāros un vispārējais. Un tā ir tā daļa, laikam, kas man īpaši nepatīk, jo to es neizjūtu Anglijā. To es neizjūtu. Tur ir tik daudz dažādi cilvēki, tik daudz dažādas tautības, tik daudz dažādas reliģijas, tik daudz visa kā. Ir daudz, ka neatliek laika domāt par to, kā tu domā, vai kā tu domā, tā ok, fine. Okay. Bet Latvijā, ak, Dievs, nedod Dievs, tu domās. Man ir tāda klusa cerība, ka tas viss mainās ar jauno paudzi, kad jaunā paudze nāk tie jaunieši, ka viņi ir atvērtāki, ka viņi ir dažādāki un ka viņi tik ļoti neiegdala visu tādās kategorijās, ja, kā piemēram, nezinu, arī man arī šie 35 tūlīt būs, un ka manā paudzē vēl es redzu, ka cilvēki ir mazliet konservatīvāki, kad ir jābūt lietām tā vai šā, kad nepieņem kaut kādas atšķirības. Tad jaunā paudze, ko es to redzu savā māsā, kas ir 6 gadus jaunāka par mani, pilnīgi cita domāšana. Vēl tā, ja paiet vēl tā kā tiem, kas ir, nezinu, tie 20 gadnieki šobrīd arī ir pilnīgi cita domāšana. Un vienkārši, man liekas, ir jāpaiet tam laikam, nomainās tās paudzes, līdz tāds latvietis var kļūt arī, vidējais latvietis var kļūt tāds atvērtāks pret jebko citām idejām kaut kā, tā, bet
Jā, tas ir tas laiks, kas mums ir vajadzīgs, man liekas, kā tautai. Bet tad, kad tu biji Latvijā, nevis Latvijā, bet Anglijā, piemēram, kad tev prasīja, no kurienes tu esi, tu tā kā ar prieku teici, ka tu esi latvieta vai dalījies ar to stāstīju, kas. Nē, protams, nē, man tādā ziņā nebija tāds, Dievs, ļoti daudz vienīgi mūs pielīdzināja, diemžēl, Krievijai. Jā, tas mums ļoti nepatika no vienas puses, ja, it's so it's Russia. No, it's not Russia. Tā kā, nē, mēs neesam Krievi, mēs esam latvieši. Tad kāpēc mēs tikai Lietuva vai Igaunija, kāpēc tieši Krievija? Tas bija tas, no kā mēs tā kā mēģinājām tikt prom no tās, kad Latvija kaut kāda ar Krieviju saistīts. Kāds sakars? Paskaidrot, ka īsti nē, vai ne? Jā. Mēs runājam latviski, vai tas pats krieviski. Galīgi nē, pat rakstība ir cita, pat citi burti, kāds sakars. Tas bija tas, par ko mums vajadzēja visus 10 gadus, vienalga, kurā laikā dzīvojām, ja, bet visu laiku, ik pa laikam bija, tad jau jūs runājat krieviski, te jūs esat krievi un tā. Tas tāds zīmoks, kas mums visu laiku bija virsū, par ko mēs diezgan, mēs neitrāli par to izturējāmies. Vienkārši tas, ka var teikt, ļoti daudziem bija tās sajūtas, kad mēs esam viņi. Vienīgā vēl runājot par to atgriešanās Latvijā, pie kā man bija grūti pierast, mēs tikko runājam par cilvēku atvērtību, bija tieši tas, kad cilvēki šeit, kā saka, ja tu veikalā pasaki, labdien, kā jūs iet? Uz tev to paskatīsies, tā kā. Un neko neatbildēs. Kur Anglijā, hello, how are you? Tā kā visi ir priecīgi, visi ir atvērti, tu vari iet un runāt uz ielas, tu nezinu, pieturā var stāvēt, sākt runāt ar cilvēkiem un neuzskatīs to par dīvainu situāciju. Un tas man bija grūti šeit Latvijā, kad tu ej un smaidi, bet visi ir ar noliektām galvām uz leju un drūmi. Es nesaku, ka visi, bet es to ļoti izjūtu pašā sākumā. Ka visi ir neapmierināti, visi dusmīgi, drūmi un tādi, ja. Varbūt arī tas Covid laiks bija tas, kas to visu ietekmē. Kaut gan mums sākumā bija ļoti labi, ja Anglijā visi sēdēja mājās, mēs visi Latvijā dzīvojāmies un baudījām vasaru, ja. Tikai vienā bija tas periods, ka vajadzēja slēgties ciet. Bet to arī varēja ļoti izjust, jā, ka cilvēki, ja Anglijā kāds man uzskrien virsū, sorry, ja. Šeit uzskrien virsū. Paskatās uz tevi netālu. Tas man bija tā vēl to grūti, to adaptāciju. Kad tu ej, jo es visu laiku esmu tāda priecīga, visu laiku esmu tāda smaidīga. Un tad tu gribi iepietecināt citu cilvēku, kaut vai parunājoties, tas ir tas, pie kā es pieradu, ja? Tad saprotu, ka šeit tā nav. Ok, un tad man tagad varbūt tāds provokatīvāks jautājums ir, vai tu arī esi pārvērtusies, dzīvojot Latvijā, kaut kā pieņēmusi, nevis pārvērtusies, bet pieņem to, ka tev ir jābūt tādam drusciņu emocijās rezervētākam, ka tu tā kā mazāk varbūt komunicē, vai tu pieņem to, tā kā esi pārņēmis to sevī, vai tomēr tu ej ar savu to plašo? Jā, es esmu tā, par ko es esmu kļuvusi, un es nebaidos runāt. Jā, es esmu īstenībā savā ziņā mazliet kautrīga, ja es esmu ieeju jaunā kompānijā, vienalga es vēl mazliet esmu kautrīga, bet tiklīdz es tā kā ieejot kompānijā, tad es esmu ļoti atvērta un runātīga, un arī es aizvien veikalos eju un saku, labdien, kā jums iet? Un, tā pārdevēja, kura priecāsies parunāt, tā parunās, un ja cits reiz esmu ar bērnu, tad viņas tomēr ir laipnākas un priecīgākas, jā. Viena lieta gan es iemācījos Anglijā, no kā es nekad laikam vairs netikšu vaļā, un vīru es arī sāku pārmācīt par to. Tas ir tad, ja tu ej uz restorānu, un ja tev kaut kas nepatīk, vai kaut kas nav ne tā, nevis tāpēc, lai piesietos, bet tiešām ir par ko pateikt viesmīlim, ka tu ies un to teiksi, nevis sakodīsi zobus un maksāsi to savu rēķinu, neko nepasakot. Tas ir vienīgais, ko es zinu, ka latvieši tā nedara. Tā kā, ja tev tur mats ir uz ēdiena, tad tu viņu pastumsi malā un neko neteiksi, jā. Es tā neesmu, jo strādājot restorānā, es sapratu to, kad cilvēks nāk uz restorānu pie tevis paēst, un viņš samaksā par servisu, jo viņš maksā 2 reizes dārgāk, 3 reizes dārgāk, nekā viņš varētu paēst mājās. Tātad tev ir jādod tas servis, pēc kā viņš ir atnācis. Un ja tur kaut kas nav ne tā, tātad, tu kā viesis, tev ir tiesības to pateikt un ir tiesības, kaut kā to, nevis pieprasīt kaut kādu apmaiņu, bet, risināt,
Viesmīlim ir jārisina. Let them know, jā. Jā, vai ne? Un tad, kad es to sāku saskaties ar Latviju, tad tās atbildes, reakcijas ir ļoti interesants, kādām es esmu saskārusies. Nu, apmēram, ko tu gribi? Nu, folijā taisa suši, nu, tāpēc ir folijas. Nu, viesmīli neuzliek savu matu, nu, tā kā virsū to caparī, tāpēc ir matu ēdienā. Es varu tādas reakcijas, bet vīrs un ģimene visi vien neštātē. Ties, atkal viņi runās, atkal viņa teiks, atkal viņa kaut ko. Es saku, bet jūs maksājat naudu par to. Nu, tā kā jums nav jāiet strīdēties. Nesakiet, kas šeit man tagad ir, vai ne? Bet mierīgā tonī pasakiet, nu, ir šāda situācija, kā mēs tagad to risināsim, vai ne? Nu, to jau var pasniegt dažādos veidos, un es nekad neeju strīdēties. Es vienkārši parādu faktu, ka tā ir noticis, kā mēs to tagad risināsim, ja? Mierīgi. Bet, ja es to risinu mierīgi, tad es redzu, ka viesmīļi nemāk to ne visi, bet ir gadījies, ka viesmīļi, nu, tā kā, nu, suši taisa folijā, nu, ēd to foliju. Paņem ar roku un noņem to foliju no tā šķīvja, vai ne? Jā, es saku, nu, tāpēc man folijas ir jāēd. Nu, tas ir tas, ko es esmu iemācījusies Anglijā, nu, kad tas ir normāli. Nu, nav tev jāiet uz restorānu, jāmaksā 20 eiro par, 10 eiro par burgeri un jāēd augstu burgeris, tikai tāpēc, ka tur ir salātlapa. Paldies, ka tu par šo padalies. Es noteikti šo paņemšu arī sev, jo es pilnīgi sadzirdēju to latvieti, par ko tu raksturoji, kurš sēdēs galva noliec un pats to matu izņems no tā ēdiena. That's me. Tiešām, jā, tā kā, bet, nu jā, tu pareizi arī saki, ka, tā kā es par to maksāju 2, 3 vairāk, jā, un kad, jā, man nav jāēd augsta zupa vai arī man nav jāēd, jā, kaut kāds, nezinu, tas jāņem pašai tas mats ārā, jā, vai, jā, un tas miers, un kad tu arī saki, jā, tā mierīgi pateikt, kad man uzreiz atnāca prātā tāda dziesma, ka tu visu dari angļu mierā, un, jā, kad tas, laikam, tas tāds angļu miers, jā, ka tu vienkārši par tiem faktiem arī runāt mierīgi, neieliekot tur tādas emocijas vai uzreiz kaut kādu negāciju vai ko, bet jā, tā vienkārši runāt par faktiem bez lieka haipa, jā, vai kaut kāda aizvainojuma par to. Nu, tā ir gadījies. Es saprotu, var gadīties, man arī gadās citreiz, jā, bet nevis to pateikt, nu so what? Bet ej un risini, jo, pieņemsim, es saku, es nestrādāju 5-zvaigžņu restorānā. Es strādāju, tādā kā čili pica tipa restorānā, jā, un tur arī bieži bija vai sadedzis ēdiens, jo tur bija ļoti daudz cilvēku, vai tur kaut kas tiešām bija uz tā ēdiena, vai tur augsts atkal ēdiens, vai viss kaut kas varēja gadīties. Menedžeri vienmēr paņem, aiznes viņiem vietā, iedod vēl kafiju pa brīvu, neprasa, iedod vēl kafiju un visu, lai tikai klients ir mierīgs, lai viņš atgriežas. Tāds ir moto Anglijā, viss. Un pie tā es arī pieradu. Es saku, augsts ēdiens, I'm so sorry, ok? Tūlīt atnesīsim kaut ko jaunu vietā. Vai kā mēs jums iepriecināt varam? Un to var tik ātri un vienkārši nodzēst to uguni. Mums Latvijā tas vēl ir jāmācās. Nevis augsti atkal pret to visu izturēties, bet... jā, mēs tagad aizgājām tajā visā tēmā, bet katrā ziņā... Visā tēmā, bet interesanti, jā, jo es ļoti ceru, ka šo klausās arī varbūt kāds uzņēmēja darbībā, ja, kuram ir šis restorāns vai kafēnīca, ka vienkārši arī šī ir kaut kāda lieta, ko ņemt vērā. Tā, ka tas ir pilnīgi ok, ja tas mats tur ir, bet tas kā tas nav ok, bet ka to var nokomunicēt un, teiksim, jā, kad tie viesmīļi vai kā ir jāapmāca arī, ka vajag, jā, ka klientam ir taisnība, jā, to it kā māca un zina, bet kā to nokomunicē un tas viss. Un zini kā, Melanie, tad jau pat nav par to, ka klientam ir taisnība. Vienkārši, ja tev ir ja tev faktu parāda. Ja tu kļūdies. Nesen mēs bijām pat paēst, pat piekdienas mums ir... Kā saka, manas brīvdienas, kad es negatavoju, mēs aizējām tepat kaut vai paēst tādā pasēdnīcā, jā. Te man arī iedeva vakars, 6 vakarā, jā. Man arī iedeva augstu ēdienu, augsts lasis. Es neēdīšu augstu ēdienu. Es pieceļos, eju uz to bufetu, tad es saku, jūs varat mikroviļņu krāsnī uzsildīt manu lasi, lai viņš ir silts. Vīrs tikmēr ēda augstu ēdienu. Es saku, ja es būtu es to ēdienu nēstu, es aiziet uzsildīt, tu gribi augstais ēd. Es gribu siltu lasi. Jā. Tas ir vienkārši izdarāms. Tas ir nevis man ir augsts lasis.
vai varat lūdzu uzsildīt? Nu, Jā, man varētu, es gribētu paēst silts vakariņas. jā, es mājās būtu Jā. uztaisījis tev silts vakariņas, bet mēs samaksājām 2 reizes vairāk, atnācām paēst augstas vakariņas. Nu, netak, nu. Mm, Tāpēc ir jā. bet to visu saku mierīgā, ar mierīgu enerģiju, mierīgiem vārdiem, mierīgu pieeju, jo strīdoties, es vīram arī vienmēr saku, strīdoties rēti, kad kaut ko panāksi. Ir viss vienkārši jādara mierīgi. Un to es arī iemācījos Anglijā. Mierīgi visu. Mieru, jā, Anglija man ir, es saku, palīdzējis izaugt, iegūt pieredzi, paskatīties uz lietām plašāk, mierīgāk, un to es arī mācu savam vīram, un kaut kā mums tas viss sanāk. Es domāju, mums ir jānobeidz arī šodienas saruna, un ļoti, ļoti foršs arī šis nobeigums par to angļu mieru. Un, ja es īstenībā novēlu tiešām tādu mieru katram latvietim, jā, tādā mierīgā ceļā risināt lietas un pieņemt vienam otru šo te dažādību, jā, ka mēs varam domāt citādāk, bet vēl epizodes noslēgumā es gribu palūgt tev, vai tu varētu padalīties ar kādu dziesmu, latviešu mākslinieka dziesmu, jā, ko es ielikšu atsevišķā playlistā, kas ir Global Latvians dziesmu izlase, kur ir latviešu mākslinieka dziesma, varbūt citā valodā, tai nav jābūt obligāti latviski, bet varbūt tev ir kaut kāda dziesma, ko tu, nezinu, kaut vai Anglijas laikos esi klausījusies, kas tev ir bijusi tāda tuva mīļa, vai varbūt tagad ir īpaša un ko tu gribētu no savas puses ielikt šajā dziesmu sarakstā. Zini, vīrs man saka, es esmu viena no briesmīgākajām playlist veidotājām. Bet tev ir jāieliek tikai viena dziesma, tā kā tu nesabojās visu zupu. Ak, Dievs, pateikt. Man tev tas ir jāpasaka, es nevaru pēc tam. Nu, ja Saula pērkons. Daugava. Daugava. Nē, tu vari padomāt, vai jā, tu vari pēc tam man arī atsūtīt, es no tavas puses ielikt to dziesmu tādu, kas, jā, ka tā kā latviešu mākslinieks, varbūt, jā, tā kas tev ir kādreiz varbūt devis tādu to sajūtu, kad, jā, kas ir. Daugava, tā arī būs tā. Nu, tā arī būs tā. Tā man uzdens kotriņas vienmēr, kad es viņu dzirdu. Man ir tā, ka vienkārši... Jā, es varu saprast. Es varu saprast, jā. Labi, tad es likšu to Saula pērkons Daugavu no tavas puses. Un, jā, varbūt vēl nobeigumā tev ir kāds vēl novēlējums arī no savas puses vēl latvietim, kas klausās, kas varbūt dzīvo kaut kur tālumā vai domā par atgriešanos vai nedomā, ka varbūt tev ir kāds, jā, kaut kāds ceļa vārdi. Ja tu dzīvo ārzemēs un plāno braukt uz Latviju, ja tu jūti, ka tas ir tas, ko tu vēlēsi, tad noteikti es ieteiktu paskatīties jau, kas ir tas, ko tu varētu šeit darīt. Nu, kas ir tas, ar ko tu varētu nodarboties. Varbūt tu vari atvest kādu uzņēmumu, varbūt kādu ideju tu vari atvest uz Latviju, kas mums vēl šeit nav. Jo tādā veidā es atvedu arī savu uzņēmumu Truai no ārzemēm. Ne jau sēžot Latvijā, es tagad izdomāju šo te uzņēmumu. Tas uzņēmums arī tika ieraudzīts ārzemēs, un sapratu, ka Latvijā tāda nav, un ka es viņu mēģināšu iet un mēģināšu ieviest šeit. Tāpēc, ja tu dzīvo ārzemēs, tad iespējams tas ir tas, uz ko tu varētu tiekties, ja tu esi tāds uzņēmēji domājošs cilvēks. Un paskatīties, varbūt kāda inovācija, varbūt kāds uzlabojums varētu būt kādam uzņēmumam, kādai idejai, ko tu varētu ieviest Latvijā. Tas būtu viens no tādiem, man liekas, foršiem veidiem, kā atgriezties un arī izveidot kaut ko savu. Ja tu neesi uzņēmējs, vienalga, es iesaku paskatīties, ko tu varētu darīt Latvijā, lai nav tā, ka tu atbrauc un, piemēram, tu esi ļoti augsta kvalificēts cilvēks, ja, ārzemēs strādājot, un tev vienkārši nav tavas darba vieta šeit, jo man ir tāds viens draugs, kas gribēja atgriezties arī Latvijā, bet viņš ir diezgan augsti kvalificēts kaut kādā tur profesijā. Profesionāls, jā. Un viņam vienkārši pēc viņa profesijas nav darba šeit Latvijā. Viņam pat nebūtu, un viņš tā kā negribētu strādāt zemākā darbā, tāpēc viņš aizbrauc citur dzīvot. Bet, es ieteiktu noteikti izvērtēt jau tās iespējas, skatīties un varbūt tās iegūt kaut kādu kvalifikāciju vai kaut kādas zināšanas, kamēr tu vēl esi tajās ārzemēs, jā, kur tu esi vēl šobrīd savā līgzdiņā, paskatīties, vai tu vari iegūt kaut kādas papildus zināšanas tajā jomā, kas varētu, kurus tu varētu izmantot arī Latvijā.
jo no tām darba iespējām ir tik, cik ir. Tāpēc, jā, nu šīs tādas divas, ko es varu iedomāties, jo tas ir tas, ko es darīju arī. Vēl pirms man bija doma tā kā atgriezties Latvijā, intereses pēc es skatījos, un es domāju, jā, es sūtu Latvijā, esot vasaras laikā savu CV un paskatīties, ko man piedāvās arī pēc manām kvalifikācijām. Es, protams, to neizdarīju, bet jā, nu, tāds mans ieteikums varbūt ir. Īstenībā forši, ka tu to pateici, jo tas ir kaut kas, ko es pēdējā laikā daru. Es skatos sludinājumus Latvijā uzņēmumos, kaut kas, ko es varētu darīt, un es sūtu pieteikumus. Pilnīgi kaut kā tā, es nezinu, kāpēc, jo man beigās kaut kā, es saprotu, ka neapzināti es kaut kādā veidā varbūt mēģinu bruģēt to ceļu uz Latviju, ja, jā, ja man būs jau tur tas darbs, tā kā, un ja var strādāt attālināt, tad, nu, kas manā, jā, profesionālā, tātad šī darbība arī to pieļauj, ka es to varu darīt. Tā kā, jā, kad īstenībā tas, jā, make sense, ko tu tikko pateici, jā, kad ir jau iespējas, ka tu vari paskatīties, kas tas ir, un tā būs vienkārši lielāka drošība atgriežoties tajā pašā finansēs, jā, jo tev jau būs jānodrošina šī te dzīve. Un man ir arī epizode ar remigrācijas koordinātoru, kur vairāk stāst arī par šiem praktiskajām lietām, ko varētu darīt, lai pirms pārvākšanās, jā, kas ir tie mājas darbi jāizdara, lai vieglāk būtu atbraukt atpakaļ, jo, nu, nevienmēr visi šie atgriešanās gadījumi beidzās, jā, nu, teiksim, kā tavā gadījumā ilgi un laimīgi, jo cerams, jā, un kad tas viss ir bijis tā plūstoši organiski, bet jā, ka noteikti ir tās lietas, ko var darīt, lai tā atgriešanās būtu vieglāk tiem, kas vēlas atgriezties. Lūk, super, paldies tev, Anete, par šodienas sarunu. Tiekamies sociālajos tīklos obligāti. Jā, droši. Un, jā, tā kā arī paskatīšos tavu uzņēmumu TrueEye, tas, jā, man arī ir uzrunājis. Un tā kā, jā, tad es teikšu uz sadzirdēšanos, uz varbūt uz kādu nākotnes sarunu vēl. Paldies par uzaicinājumu. Super, Jā, paldies, ka tu dari to, ko tu dari.